Pasaules autortiesību dienas priekšvakarā gan autori, gan raidorganizācijas kritizē autortiesību aģentūras darbu. Kā viena tā otra nav apmierināta ar līdzekļu iekasēšanas un izmaksas principiem. Vairāk stāsta Uldis Jaunzems. Ekonomiskās krīzes laikā, kad visas iestādes, uzņēmumi un aģentūras pievelk jostas, autortiesību aģentūrai savulaik Saeimā pieņemtais likums nodrošina pilnīgu autonomiju un neatkarību. Šobrīd par miljoniem, kurus autortiesību aģentūra pieprasa maksāt kā atlīdzību, garos tiesas procesos ir iesaistītas teju visas lielākās raidorganizācijas Latvijā. Konflikta būtība tiek apšaubīti autora atlīdzību iekasēšanas principi. Autortiesību aģentūra uzvedās kā reketieris, kurš atnāk un pasaka, ka mums vajag 10% no jūsu ienākumiem, nepaskaidrojot, par ko tad mēs maksājam viens, otrs, neradot vienlīdzīgus spēles noteikumus, otrs, trešais, nedodot mums pārliecību par to, ka šie līdzekļi tiešām tiek izmantoti autoru atlīdzību izmaksām. To apliecina arī paši autori. Visi LNT ziņu aptaujotie mūzikas izpildītāji un producenti ir nesaprašanā, pēc kādiem principiem autora atlīdzība tiek izmaksāta. Juris Millers ir pārliecināts, ka autortiesību aģentūra nestrādā autoru interesēs, jo principi, pēc kādiem tiek sadalīta iekasētā nauda, ir necaurspīdīgi. Pēc tam, kad es esmu vairāk kārt vērsies AKA ar lūgumu izskaidrot pamatprincipus, pēc kādiem AKA vadās, sadalot autoriem pienākošās naudas, viņi nav spējīgi dot atbildi. Kas liecina vai nu par to, ka viņiem šādu kritēriju nav, vai arī par to, ka viņi vienkārši vadās tikai, kā mēdz tā teikt, pēc deguniem. Par naudas iekasēšanas un sadales principiem jautājām pašai autortiesību aģentūrai. Diemžēl intervija tika atteikta. Rimants Liepiņš atzīst, ka aģentūras darbs ir nepieciešams, taču pat laban nav izprotami līdzekļu iekasēšanas principi. Tas, ko es gribētu vienkārši novēlēt AKAI, būt bišķiņ elastīgākiem un sākt domāt par to, kā to mūzikas industrijai palīdzēt, nevis kā raut vadus ārā. Arī eksperti norāda, ka autortiesību aģentūras darbības modelis ir neskaidrs. Juris Kaža aģentūru salīdzina ar svēto govi, kas ganās savā nodabā un nav zināms, kur paliek piens. Šī govs ir ļoti izsalkusi un to pienu, ko viņa dod autoriem, ka to var rēķināt tikai pāris litros. Kaža norāda, ka autortiesību aģentūra stagnē un nejūt, ka sācies cits laikmets. Daudzi autori izmantotu interneta iespējas, taču to neļauj autortiesību aģentūra. Pa vidu tam, protams, parādās visi šie autortiesību, šīs iestādes gan Latvijā, gan citās valstīs, kuri ceļš Latvijā mēģina pa katru cenu, pa katru bezmaz jau svilpotājiem uz ielas pakaļ skriet ar naudas kasi. Pat laban autortiesību likumā nav definēta elektroniskā vide. Piemēram, iPods maksā $200, bet, lai to likumīgi pielādētu ar mūziku, maksājot par katru dziesmu, būtu nepieciešami $15,000. Šonedēļ tiek atzīmēta Pasaules intelektuālā īpašuma diena. Par godu tai vairākus pasākumus organizē arī autortiesību aģentūra. Tāpat laikā paši autori un raidorganizācijas aicina mainīt autortiesību likumu un aģentūras darbības principus padarīt caurskatāmus. Uldis Jaunzems, Rojas Brants, LNT.